Sveicināti! Šajā īsajā apskatā ielūkosimies dziļi personiskā un, var teikt, transformējošā ceļojumā, ko piedāvā identitātes orientētā psihotraumaterapija. Tas ir kā ceļvedis tiem, kas meklē atbildes un vēlas atjaunot saikni ar savu patieso būtību. Vai ir pazīstama šī sajūta? Kad šķiet, ka dzīvē kā pa apli atkārtojas vieni un tie paši scenāriji. Varbūt attiecībās, varbūt darbā, vai vienkārši tāda sajūta, ka kaut kas traucē virzīties uz priekšu, bet nav īsti skaidrs, kas tieši tas ir. Un tieši šis jautājums ir IOP metodes pašā sirdī. Tas aicina mūs paskatīties dziļāk par ieradumiem, par aizsardzības mehānismiem, par visām tām lomām, kuras esam apguvuši, lai tiktu galā ar dzīvi. Tas ir jautājums par to, kas ir mūsu patiesā identitāte, kas slēpjas zem tā visa. Tātad, kas tad īsti slēpjas aiz šiem 4 burtiem? Paskatīsimies, kā šī teorija skaidro mūsu iekšējo pasauli. Šo metodu tātad izstrādā vācu profesors Frans Ruperts, un tās galvenā ideja ir tāda, ka ļoti agrīna pieredze, pat pirms mēs iemācamies runāt, ja tā ir bijusi pārāk smega, liek mūsu psihei, teiksim tā, sadalīties, lai mēs spētu izdzīvot. Un šī iekšējā sašķeltība pēc tam ietekmē to, kā mēs jūtamies un veidojam attiecības visa mūža garumā. JOPT modelis apraksta 3 galvenās mūsu psihes daļas. Pirmkārt ir veselā daļa, tā, kas ir elastīga, klātesoša. Otrkārt ir traumatizētā daļa. Tā sevī glabā tās sāpes un bailes. Tā ir it kā iesaldēta laikā, palikusi traumas brīdī. Un visbeidzot, trešā ir izdzīvošanas daļa. Tā ir ļoti aktīva un radoša. Tās galvenā funkcija, kā redzams tabulā, ir nepieļaut saskarsmi ar tām sāpīgajām sajūtām, un tāpēc tā rada dažādas stratēģijas, piemēram, darbaholismu, pārlieku kontroli vai vienkārši izvairīšanos. Labi, bet kā mēs varam piekļūt šīm iekšējām daļām un sākt tās, teiksim, dziedināt? Metode, ko izmanto IOPT, ir vienkārša, bet patiešām ļoti spēcīga. To sauc par nodoma metodi. Viss sākas ar nodomu, ar jautājumu, ko es vēlos izprast. Piemēram, kāpēc man ir grūti uzticēties, vai varbūt es gribu sajust savu spēku. Pēc tam šī nodoma vārdi tiek simboliski izvietoti telpā. Grupā to dara citi dalībnieki, kuri kļūst par šo vārdu pārstāvjiem, bet strādājot individuāli var izmantot priekšmetus, un ziniet, šis process ļauj burtiski ieraudzīt savu iekšējo pasauli sev acu priekšā un saprast, kā šīs daļas viena ar otru miedarbojas. Un kāpēc tas vispār strādā? Tas viss balstās uz rezonanses fenomenu. Tā ir mūsu dabiskā spēja iejusties un atspoguļot otra cilvēka iekšējos stāvokļus, pat tos neapzinātos. Pārstāvji pēkšņi var sajust emocijas vai pat fiziskas sajūtas, kas pieder klientam, bet kuras viņa paša izdzīvošanas daļa ir bloķējusi. Tieši tas ļauj nonākt pie ļoti dziļas un patiesas izpratnes. Labi, process ir skaidrāks. Bet kāds ir mērķis? Kādas pozitīvas pārmaiņas šāds darbs var ienest dzīvē? Pats galvenais ieguvums šķiet ir iespēja atgriezties pie sevis. Stiprinot savu veselo daļu, kļūst iespējams pamazām atbrīvoties no tām izdzīvošanas stratēģijām, kas reiz bija nepieciešamas, bet, tagad traucē. Un tas nozīmē lielāku brīvību, vairāk enerģijas un, protams, spēju veidot attiecības, kas balstītas uz patiesumu un nevis uz pagātnes bailēm vai schēmām. Šis ir tiešām svarīgs jautājums. Lai gan metode ir ļoti iedarbīga, tā nav domāta visiem un katrai situācijai, tā tomēr prasa drosmi ieskatīties sevī. Ja kāds sevi atpazīst šajos aprakstos, ja ir sajūta, ka ir atsvēšināts no sevis, ja ir grūtības ar tuvību, vai ja nomāca tādas neizskaidrojamas sajūtas kā kamuns vai tukšums, tad IOPT var piedāvāt ceļu uz izpratni un dziedināšanu. Tā ir piemērota tiem, kas ir gatavi drosmīgi uzņemties atbildību par savu iekšējo pasauli. Un mēs noslēdzam ar šo jautājumu. Varbūt zem visām izdzīvošanas stratēģijām, aizsardzības mūriem un ikdienas trokšņa slēpjas klusa balss, kas ilgojas tikt sadzirdēta. IOPT piedāvā veidu, kā šai balsī beidzot dot vārdu.